noslēdzošās spēles, un šovakar esam Mogo ledus halē, kur neklātienes cīņā jānoskaidro OptiBet hokeja līgas regulārās sezonas uzvarētāja Feldbergs. Uz priekšu var doties tagad arī laukuma saimnieki. Labā māla, līdz vārtu priekšē mēģinājums pārspēt Sidašu, bet piesedz. Tuvo stūri ir Jānis Sidašs. Viegls tvēriens Jānim Sidašam. Tagad vārtu priekšā viens pats Rīpa ir vārtos, Ansons 1-0. Kristers Ansons neviena nepieskatīts. Tur izlavās vārtu priekšā, tiek pie Rīpas. Caur zilo līniju, tur Renards Bērziņš, vēlreiz Bairons pietuvojas, mēt atver Sidašs, viņa gubos, un vēlreiz Jānis Sidašs vārtos darbojas droši. Garām mēt viņš vārtu tālajiem stūrim. Un pamazām nomaina savu virknējumu Mogo, Sidašs glābī. Pujats jau devās uz nomaiņu, negaidīja šādu piespēli, un šeit iespēja, bet vārtu Stabiņš pēc viņa gūbola. Momentu no zila gaisa nokrīt šeit iespēja. Brahmans labajā malā saņēmis piespēli no Pujats, met un iemet Edijs Brahmans 1-1. Komandas kapteinim padodas varens šāviens, un Edijam Brahmanim 15. vārti šajā sezonā. Šeit gan tālāk kļūda piespēlē Prizmas izpildījumā. Mogo vēl tiek pie mētiena, Sidašam vēl pēdējo reizi jāglābi pirmajā periodā Lejnieks uzbrukums Smailē. Absolūti lielākais vairākums. Protams, hokeja spēlēšana savieno ar citām darbībām, un te vēlreiz Jānis Sidašs. Jau pagājušajā sezonā vairākas lieliskas spēles, pār 60 metieniem spēja sakopot Mogo, un tas joprojām ir ļoti iespaidīgs rādītājs. Spēle ceturtdienā, savukārt izslēgšanas spēles ies gaisā jau sestdienā ar Panteru un Prizmas dueli. Tātad jānoskaidro, kurā pilsētā, bet tikmēr šeit Rīpa ir vārtos. Fantastiski vārti, Krišjāns Rēdliks 2-1. Un tur pēc tam arī asumi vārtu priekšā. Neko nevar viņam pārmest, nedz vienā, nedz arī otrā epizodē. Un tagad Sarkanis skaisti metiens vārtē. Deivids Sarkanis 3-1. Jaudīgs vārtu guvums Sarkanim. 20. tas viņam šajā sezonā. Ja tagad izdosies iemest skaidriskajā vairākumā, tad baidos, ka Prizmai tas būs nepārvarams deficīts. Tāpēc svarīgi tagad neielaist saspēlmētiens, un Rīpa ir vārtos. Ansons 4-1 skaidriskajā vairākumā. Kristeram Ansonam otrie vārti šajā vakarā. Mazākumā Rēdliks šeit metiens pa vārtiem, Feldbergs nav piespiedis Rīpu. Tagad izgājiens 1-1, Želabovskis metiens un Sidašs. Jānis Sidašs. Pat spēlē, kurā Prizma atrodas iedzinējos. Līvsbergs neizdodas dabūt Mogo arī pārā no savas zonas. Tā vēlreiz Prizmas kontrolē. Šeit moments no vārtu priekš. Feldbergs atvaira. Paliek Rīpa pie Prizmas. Zaks. Diezgan lielu atrāvienu. Viņš starp savas komandas aizsargiem ir pirmais. Krists Apsīts 17 punkti. Viņš ir nākamais, bet Krists Apsīts šajā vakarā nespēlē. Nākamie sekotāji, protams, jāmeklē jau Ziemiņš. Spēlē atpakaļ uz zilo līniju. Rēdliks. Meija. Ziemiņš nomaina mālu. Sarkanis mērķis Sidašs atvaira. Jānis Sidašs vēl viena epizode, vēlreiz Sidašs. Šoreiz jau tiek galā ar Ziemiņa metienu.
Šī spēle ir noslēgusies 4-1. Mogo LSPA savā laukumā pārspēja Prizmu